Atzīmējot Daugavpils pilsētas dienas, Novadpētniecības un mākslas muzejs aicināja iedzīvotājus un pilsētas viesus uz 2 pārsteidzošām vernisāžām. Viena no to autoriem ir māksliniece Maija Tabaka, kura ir viena no slavenākajām mūsdienu latviešu māksliniecēm. Mākslas pazinēji un kritiķi norāda, ka Maija Tabaka ir spējīga uzgleznot visu – gaismu, ēnas, sniegu, sauli, ūdeni un mežu, greznus audumus, rasas pilienus un čigānu raksturu. Maija Tabaka ir, protams, unikāla māksliniece, latviešu māksliniece. Viņa pievērš uzmanību gan kā cilvēks, gan kā māksliniece. Un katra viņas glezna ir notikums, un katra viņas izstāde ir pārsteigums. Domājams, ka arī šodien atvērtā izstāde Daugavpils muzejā ir unikāls notikums, un tiešām tā ir dāvana pilsētai, pilsētas svētkos. Protams, ka šī izstāde nevar atklāt Maijas Tabakas visas glezniecības sasniegumus, bet šajā izstādē ir redzamas 15 gleznas, kuras parāda viņas spējas, viņas talantu dažādos gada periodos, sākot ar 1968. gadu un noslēdzot ar 2008. gadu. Gleznošanas cienītāji runā par to, ka Maijai Tabakai piemīt kaut kas no burves, kura fascinē ar spilgtām neaizmirstamām krāsām un savu gleznu tēliem. Bet mākslas cienītāji un kritiķi Maijas Tabakas stilam ir ieviesuši savu terminu – izdomātā realisms. Savdabīgai gleznošanas manierai māksliniece ir uzticīga arī līdz šim. Šodien Maijas Tabakas gleznas atrodas Tricjakova galerijā Maskavā, Ķelnes mūsdienu mākslas muzejā, Berlīnes Nacionālajā galerijā un citās pasaulē pazīstamās gleznu galerijās. Maijas Tabakas gleznu izstāde Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā būs apskatāma līdz 28. septembrim. Tāpat jūnija pirmajās dienās pilsētas muzejā uzsāka savu darbību izcilā Daugavpils mākslinieka Vladimira Ivanova izstāde Mākslinieka pēdās. Tā saucas vernisāža, kurā ir izstādīti arī līdz šim neredzēti mākslinieka darbi. Tas bija iespējams ar mākslinieka ģimenes un valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Izstāde veidota piemiņā par izcilo mākslinieku, kuram bija neilgs mūžs. Māksliniekam šogad būtu apritējusi 65 gadi, tomēr viņš paguva atstāt savas neatkārtojamās pēdas mākslā. Muzejam bija tāds gods atjaunot, papildināt krājumu ar jauniem Ivanova darbiem, un pateicoties valsts kultūra kapitāla fondam, kurš atbalstīja gan iepirkumu, 4 skulptūras mums bija krājumā papildināšanai iegādāti, kā arī izstādes organizēšanu un kataloga izdruku. Mums bija iespēja parādīt pilsētas svētku ietvaros, kā arī mākslinieka Vladimira Ivanova 65 gadu jubilejā šo brīnišķīgo izstādi. Vladimira Ivanova mākslinieciskais mantojums ir bagāts un daudzveidīgs. Viņš radīja unikālus augstvērtīgus mākslas darbus, kurus pilsētas iedzīvotāji un viesi varēs apskatīt līdz šī gada 27. septembrim.